Daži interesanti fakti par naudu un kā mēs to uztveram. $100,000. Tas ir daudz vai maz? Vienam jā, vienam nē. Ja jūs saņemat $100,000 gadā, jūs ikmēneša ienākumi ir nedaudz virs 8,000, kas ļauj brīvi dzīvot, brīvi ceļot, atļauties daudzas lietas. Ja šāda summa 100,000 jums būtu katru mēnesi, jūs jau būtu miljonārs. Bet, ja šāda summa jums ienāktu katru dienu, Ilons Masks, planētas bagātākais cilvēks, viņa kapitāls patreiz sastāda aptuveni 270 miljardus, kas uz papīra liekas tāds abstrakts cipars, 200 miljardi, 270. Cik tas ir daudz, to tā grūti ir uzreiz iedomāties. Naudas izteiksmē, naudas apjomā, ko par to var izdarīt un kā to var sakrāt. Tad lūk, lai sakrātu šo te summu, katru dienu atliekot $100,000, to vajadzētu darīt jau 5,5 gadus pirms mūsu ēras, respektīvi, lai sakrātu $270 miljardus, tev vajag 7,500 gadus, atliekot $100,000 katru dienu. Piemēram, Āfrikas valstīs, tādā kā Gana, laba darba alga, ar kuru tu vari izteikt sevi nodrošināt, ir $150 mēnesī. Un, teiksim, lai sakrātu, netērējot ne kapeiku kapitālu $100,000 vērtībā, tev ir jāstrādā vismaz 55 gadi. Savukārt, ja tu šos $150 katru mēnesi investē ar, teiksim, 4% ienesīgumu mēnesī, tad, lai sakrātu 100,000, tev vajadzēs tikai 7 gadus.